Labdien, esmu Dainis un turpinu stāstīt par to, kā es lodēju tālāk RGB kubiciņu 8x8x8. Iepriekš es jau parādīju šo platīti, kā es viņu salodēju. Ieslēdzam pie tīkla un varēja redzēt, ka viss skaņa ir, lampiņas mirgo, šitās diodīts, kas te uzstādīts. Tā kā šitā schēmas daļa strādā. Tālāk jau palikusi pati atbildīgākā, pat darbietilpīgākais darbs salodēt kopā šādas ten diodītes, RGB diodas. Viņām ir divas kājiņas, bet atkarībā no sprieguma lieluma viņš maina uzstādīt trīs krāsas – sarkanu, zilu un zaļu. Tātad, lai šitās 520 diodas pareizi salodētu un nebūtu sevišķi jāmokās, konstruktorā nāk līdzi tāda organiskā stikla plāksnīte aplīmēt ar papīru. Tāpat arī distancerīši bija komplektiņā, kas mums palīdz salodēt tās diodas pareizi. Kā redzams, šeit ir saurti caurumiņi, 64. Līdz ar to šitā plata veido vienu diodas matricu, vertikālo, kura pēc tam lodēsies klāt platei. Tālāk es to papīru neplaisu nost, jo uz viņas ļoti labi var uztaisīt zīmējumus, apzīmējumus, lai mums būtu vienkāršāk to visu salodēt un neko nesajauktu. Tātad, kā es jau iepriekš rādīju, diodei ir viena īsa kājiņa, otra gara. Tātad attiecīgi šeit arī uz plats ir uzrakstīts īsās kājiņas jāsalodē horizontāli šitā, un garās kājiņas jāsalodē vertikāli šitā. Tātad locīšanas virziens uzrādīts bultiņu uz leju un bultiņu uz labo pusi. Tātad platē tiek saspraustas attiecīgi diodītes. Te var redzēt katrā cauriņāša savu. Pie tam viņa tiek sasprausta, es te uzzīmē apmēram to diodus bildīti. Tātad, kā zināms, viņai viena mala ir apaļa un otra puse nošķelta. Nošķelta ir īsās kājiņas pusīte. Tātad nošķeltās pusītes, ja īsās kājiņas mēs liekam augšējā daļā, un garās kājiņas mums būs apakšējā daļā. Un jāieliek, viņas jāsaloka tā 90 grādu virzienā. Tātad te var redzēt augšā tā slīpā mala. Augšā slīpā mala. To mēs lokam uz labo pusi un garo kājiņu pagaidām atstājam tā kā ir. Un tādā veidā mēs to diodu liekam iekšā platē. Piespiežam, nu, kā šeit parādīts. Un šeit jau nāks nākošās diodas uz abām pusēm. Un pēc tam, kad tiks salodētas šitās horizontālās kājiņas, horizontālas īsie izvadi, tad tiks locīti garie. Tā, ko es vēl gribēju pateikt. Tā. Nu, tas būtu pie tādas montāžas tipas. Tātad diodas visas sasprauž, kājiņas saloka, pareizā pusē no sākuma saloka īsās kājiņas, tās visas salodē. Es jau te pirmo rindu salodēju. Te var redzēt. Tātad šeit lodējam vietas. Un pēc tam lodēju garās, kad visas īsās saspraustas. Te jau es vienu tādu šūniņu salodēju. Netiekšu kā ātri iet, bet, nu, tomēr pateicoties tam galdiņam, iet tīri normāli. Liek visas diodītes, visas kājiņas, kas vajadzīgas salodētas. Tātad īsās šitā un garās šitā. Tāpat jāstās kāda loka, lai lodēšanas laikā tās kājiņas savā starpā nesaskārtos kopā. Vat šajā krustā, kur viņas krustojas. Kā to panāk? Tā, kad ir salodētas garās kājiņas, tad tūlīt es paņemšu vienu lampiņu. Tā, kad ir salodētas garās kājiņas, tad es atradu vienu tādu seškantīti.
Tas kaut kāds četrnieks, laikam. Un es viņu vienkārši pielieku uz šitā klāt. Tie var redzēt. Nē, pareizāk būs šitā. Tātad īsās kājiņas. Šitā garās jālok uz leju. Tātad es pielieku klāt. Un izmantojot šito sešiniec kā distanceri. Seškanti. Loku garās kājiņas. Un tā katrai rindai. Te jau viena kājiņa es parādīju, kā es salotu. Tātad viņi ir noteiktā augstamā virs diodas. Tātad noteiktā augstamā virs iepriekšējās rindas. Un tādā veidā izmantojot, jebkurš materiāls der, kas ir diezgan šaurs, var iebāzt iekšā starp diožu rindām. Un tā var tās kājiņas salocīt visas vienādā augstumā, un viņas vienādi, kā saka, sajies kopā. Tā. Tas ir par locīšanu. Un tad iznāks tā, ka viena rinda ir noteikti augstumā virs otras rindas. Un viņi nekrustojas savā starpā, kas ir jāievēro. Un kā jūs iepriekš teicu, kad ir šitāda šoniņa salodēta, diodas ir jāpārbauda. Viņas jau pārbauda uzreiz. Teiksim, kad salodē horizontālās kājiņas, pieliek klāt testeru galu un katru diodu izvana. Bet to pašu var arī izdarīt, to izdara vispirms, un tad, kad viss ir salodēts, kā šajā gadījumā, tie viss gan horizontālās, gan vertikālās kājiņas ir salodēts. Tad mēs atkal varam pārbaudīt, ieliksim testeri uz diožu režīmu. Tā. Un tad ņemam vienkārši tā kaut kādu rindu, uz dulot tagad ielikšu. Un zvaram diodas. Tas savienoja. Vai ne, šitā iet horizontāla rinda. Vai šitā viņa būs. Tā. Tātad viens gals testeris, otrs. Un tā mēs ejam pa visām lampiņām. Uz fotoaparātu tā. Bet to var redzēt, ka mainās krāsas, ja? Un tādā veidā tiek pārbaudīts viss, kā redzams, un katrai rindai. Tāpat horizontālās un vertikālās. Kāpēc to darīt? Var gadīties, ka lodējot kāda dioda tiek pārkarsēta. Mazums kaut ko pa ilgu paturēs vai kā. Viņi iziet no ierindas. Var gadīties, ka arī šie lodējumi starp kājiņām, starp diodiem, kāds ir palicis gaisā. Ir kā uz piliens tur redzams. Bet, kā paskatās no sāniem, redzams, ka apakšējā kājiņa ir atgājusi. Un, lai no tā izvairītos, noteikti pārbaudam katru elementu, gan horizontāli, gan vertikāli. Un tā mums būs garantija, ka tā sistēma strādās, nebūs jāmokās. Tālāk, tā kā mēs esam to pārbaudījuši, un konstatējuši, ka visas diodas strādā, visas līnijas ir veselas, gan pa horizontu, gan pa vertikāli. Nav nekādu pušuma. Mums tās diodas jāatbūt no tās platas ārā. Viņas diezgan stingri tur ietējos caurumiņos iekšā. Tas ir vajadzīgs, lai tā diode lodēšanas laikā neizkustētos vai arī neizkristu vēl ārā. Tāpēc viņas diezgan blīvi ietējos caurumiņos. Viņi tāpēc tādi ir izurbti. Bet, lai tās diodas dabūtu tagad to visu matricu ārā, ir problēma maziņa. Rautais kājiņām nevar, apraus lodēm vai kaut ko salieks, tāpēc to dara vienkāršāk. Paņem šitās kājiņas vienkārši atskrūvē vaļā un apgriež otrādi. Un šitās kājiņas ir pietiekoši garas, lai tās diodas no augšas ar kādu plakanu priekšmetu pa vienai paspiež vaļā uz āru. Viņas iziet no savas vietas un tā izspiež visas, un tad tā matrica visa smuki iznāk ārā un nekas netiek sabojāts. Tātad visas 4 kājas pārskrūvējam šito, tad tās diožu kājiņas būs noliektas uz leju un te būs ļoti labs distance. Un viņu stingri var uzlikt uz galda un nav jābaidās stingri uzspiest, lai tā diodīte iziet ārā no savas ligzdas.
Un tādā veidā mēs vienkārši izņemam visu matricu ārā, neko nesalocot un neko nesabojājot. Un tad, kad atkal jālodē jauna, mēs vienkārši to kājiņu pārskrūvējam uz otru pusi. Tas ir tāds variants, kā tas saka, matrica ir gatava, bet ir interesanti pabaudīt, vai vispār viņa kaut ko dara, vai kaut kas nav tā, kā vajag. Un tad ir viens diezgan vienkāršs variants, kā to matricu varētu pabaudīt pirms kopējās lodēšanas. Par to es uztaisīšu pauzi, pastāstīšu vēlāk. Nu, tagad pēc pārtraukuma mēs uztaisīju mazu tādu konstrukciju. Kā redzams, uz tās plates ir sazīmētas tās vietas, kurās tika ielodēti šitie gali. Tas ir īsie gali. Un te to grūti pat sajaukt, jo tas konstruktors, kas to plati taisīs, smuki uzzīmēs, ka diodītēm jāskatās uz šito pusi. Pirmkārt, diodītēm jāstās uz šito pusi, kā redzams, diodas skatās arī uz priekšu, uz to pusi. Un tāpat vadības signāli, kas nāks viņam reku šajā pusē, ir visas tās kājiņas. A0, Y0, 1, 2, 3 un tā visas 8. Un te viņas lodēsies klāt, kas ies uz katru rindu, uz šito ten horizontālo rindu katru. Un, lai tu varētu pabaudīt, vai vismaz pastīties, vai tā konstrukcija pareizi salodēt, vai viss strādā, vienkārši uz šo matricas paņem tāpat iebāzu šajos caurumiņos, kas te viņam paredzēti. Tev redzēt. Nemaz nelodēja klāt, jo tur kontakts jebkurā variantā būs, jo tas ir, caurums ir izpresēts cauri, un kontakts būs. Tāpat es izmantoju vienkārši tekerīti, uzspraudu uz vienu galu, vienai rindai, un otru galu uz dullu ielikt jebkurā no šitiem vadības caurumiem. Tas ir pilnīgi vienalga, jo tagad uzdevums nav dabūt kaut kādu zīmēm, jo zīmēm viņš neparādīs. Viņš tikai parādīs, ka tajā rindā kaut kādā veidā mainās tās uguntiņas. Un vai tas notiek? Un ja tas notiks, tā tad visa schēma šitā daļa ir salodēta pareizi, un mēs varam turpināt tālāk. Bet, lai interesi pēc, mēs varam pabaudīt, kā tas izskatās. Tāpēc es viņu pieslēgšu pie barošanas. Tā. Nu, kas te bija? Tā, pielikt pie barošanas. Un palaižam vaļā. Skaņa ir. Un aiziet uguntiņas, kā redzams, mirkšo. Edziet tā rinda, ko mēs pieslēdzām, strādā pilnībā. Mēs varam ielikt kaut kādu citu. Nu, te viņam kaut kāds cits režīms. Redziet, tā rinda pilnībā smuki strādā. Tādā pašā veidā mēs varam iespraust arī citu rindu. Tā, kur tas gals ir. Nu, tagad ir cita rinda. Un tādā veidā mēs tā vizuāli varam pārliecināties, ka kaut kas darās, kaut kādas lampiņas mirkšanās, kaut kas iet. Nu, tātad visas idejas ir pareizi saprastas, un viss, kā saka, notiek. Un varam turpināt tālāk lodēt matricas. Ar to arī uz šito brīdi beigšu, jo tagad paies diezgan ilgs laiks, kamēr to visu salodēšu. Bet, gala rezultātu es jums parādīšu jau nākošajā pēdējā video. Es ceru, ka viss izdosies, jo sākums ir normāli izskatās.